Es vēlos padalīties ar tādu vienu pavisam ļoti vienkāršu ikdienišķu liecību. Nesen es pamanīju, ka man ir drūms garstāvoklis, jo novembris, kad es ierunāju šo liecību, ir tumšs un ātri paliek tumšs, un kad ceļās no rīta ir tumšs, un pa darbā pa dienu gandrīz gaismu neredz, kad brauc mājās ir jau tumšs, un tāds diezgan tumšs laiks, tāds drūms, un tā kā tādas sliktas domas varbūt kaut kur, un tāda tā kā bezcerība kaut kur grib iezakties. Un tad es kādā no lūkšanu laikiem lūdzu Dievam, lai viņš man izglābi no visas šīs tumsas, un kaut kā tā garīgi vairāk domājot par to tā. Un tad man bija savas veselības dēļ seju vingrot 2 reizes nedēļā, un tā bija tā pati diena, kad un vakarā man bija jādodas uz vingrošanu, un tur es vingroju, un tur taisu visus tos savus vingrojumus, un kā jau zināms, tā kustība, kad ir tā kustība, tad tā kā tur visi tie muskuļi strādā, un tie laimes hormoni tur kaut kā, bet tajā brīdī es to tā nesavilku, kad kungs man atbildēja caur šo kustību, caur šo izkustēšanos, samērīgiem spēka vingrinājumiem, ka viņš mani velk ārā no tās tumsas. Un tajā brīdī es vingrojot tam visam pa vidu, tur mums saka nākamo uzdevumu tur un tā, bet tam visam pa vidu es sajūtu to Dieva pieskārienu. Un es saprotu, ka tas gan bija ātri, kā Dievs man atbildējis pirms dažām stundām lūdzu, lai Dievs palīdz tajā tumsā sajusties labāk. Un tajā brīdī, kad es vingroju, es sajūtos labāk, tiešām izkustoties un rūpējoties par savu muguras veselību. Un es tiešām man ienāca tāds prieks, un, protams, kad arī no tā, kad Dievs lieto tātad visu šīs te kustības un visus šos hormonus, kas izdalās kustoties un vingrojot. Un es tā nopriecājos tiešām, ka Dievs mūs neatstāja ne garīgā tumsā, ne fiziskā tumsā, ne tādā kaut kādā bezizējā, bet ka viņš dod risinājums, ka viņš tiešām atbild. Un visu, ko es varu teikt, ka es tiešām no sirds to lūdzu tā kā bez aprēķina, bez kaut kāda domas, kā viņš to varētu izdarīt, kā viņš tagad man varētu dot, lūdzu Dievs, jā. Bet vienkārši, tā tas notika, un es sajūtu, ka Dievs katru redz mūsu lūkšanu, un ka Dievs arī dažreiz ļoti ātri atbild uz lūkšanām. Jā, mīļais debes Tēvs, paldies, ka mēs varam nākt katrā savā vajadzībā ar lūkšanu pie Tevis. Jā, un mīļais debes Tēvs, paldies, ka Tu vienmēr atbildi mūsu lūkšanām. Paldies, Kungs, ka tik brīnišķīgi Tu esi mūs radījis un veidojis. Jā, Kungs, un paldies, ka mēs varam Tevi piedzīvot arī savā ķermenī, ar savām ķermeņa kustībām. Jā, Kungs, ka Tu pagodinies arī mūsu miesā. Jā, un ka mēs varam piedzīvot iepriecinājumu un Tavu iedrošinājumu brīžos, kad jūtamies drūmi, kad varbūt mūs iekšēji kaut kas nomāc, vai kad ārēji ir kādi apstākļi, kas liek mums justies noskumušiem un sadrūmušiem, mīļais debes Tēvs. Jā, paldies par katru vienu uzklausītu, atbildētu lūkšanu, un mīļais Kungs, paldies, ka Tu apliecinies un atklājies mums, mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visu varenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balsziņā savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.